Ho! Mīļie bērni, cienījamie vecāki, visi draugi, kas esat šeit Ventspils Briežu dārzā. Šodien esmu ieradies, lai atgādinātu, cik brīnumains un īpašs Ziemassvētku laiks gan mums, gan briežiem, sumbriem un visiem citiem dzīvniekiem, kas dzīvo šeit. Viņi ļoti priecājās, ka tiek palutināti ar kārumiem, un es zinu, ka jūs arī ar prieku dalieties. Bērni, vai jūs esat uzrakstījuši savus vēstules Ziemassvētku necietim? Ja vēl nē, tad šeit Ventspils dārzā ir īpašs Ziemassvētku pasts, kurā var iemest savus vēlmes un sapņus. Es apsolu, ka izlasīšu katru vēstuli. Un tagad vārds jums, dārgie vecāki. Jūsu bērnu vēstules ir ne tikai sapņu atspulgi, bet arī iespējams pašiem kļūt par viņu svētku brīnumu veidotājiem. Klausieties viņu vēlmēs, jo piepildot tās, jūs redzat neaizmirstams mirklis. Es varu palīdzēt ar savu burvību, bet īstais Ziemassvētku gads sākās tieši jūsu mājā. Atcerieties, ka mēs arī bijām reiz bērni un ticējām brīnumiem. Tāpēc šajā svētku laikā ļaujieties priekam, dalieties mīlestībā un padariet šo laiku īpašu gan saviem bērniem, gan citiem apkārtējiem. Es ar prieku gaidu jūs visus šeit, Ventspils Briežu dārzā, pēc iepriekšējas vienošanās. Tā būs iespēja kopā izbaudīt dabu, parunāties un, protams, palutināt mūsu dzīvnieku draugus. Ho! Lai šie Ziemassvētki ir pilni prieka, siltumu un īstu brīnumu. Jūsu Ziemassvētku vecītis.